Egils Zariņš grib zināt. Labrīt visiem! Mēs šodien sākam mazliet savādākā formātā, jo pie mums ir ciemiņi un Rīgas vicemērs Andris Samērīgs ir atnācis. Labrīt un laimīgi jauno gadu! Labrīt un laimīgi jauno gadu tev un visiem radio klausītājiem. Jā, jo tā vēl var visu janvāru drīkst novēlēt laimīgi jauno gadu. Ne, līdz februāra vidum, kad ķīnieši sagaidās kazas gadu. Jā, pareizi, kazas gads jau vēl formāli nemaz nav sācies. Protams, ka Andris ir tāpēc arī šeit, ka mēs parunāsim par to, kas Rīgā tiks plānot šogad un vispār kā tad sokās. Vakar lasīju informāciju, ka virzās uz priekšu jau tādā noslēguma fāzē Rīgas pilsētas budžets šim gadam. Tas ir tā parasta prakse, kad gads ir sācies, bet budžets vēl īsti nav. Es vienkārši domāju, varbūt tas tā ir galīgi neparasta prakse, jo, manuprāt, tas ir laikam pirmo reizi, kopš varbūt neatkarības, kad Rīgas doma savu budžetu plāno pieņemt tikai janvārī. Ja? Jo līdz tam mēs to darījām parasti februāra vidū, un tad viss veiksmīgi brauc Ziemassvētku brīvdienās. Ja to gan decembra vidū gribētu. Decembra vidū es atvainojos. Un tad attiecīgi tas ir saistīts ar to, ka mēs redzam, cik liela mums patreiz ir šie nodokļu ieņēmumi, un līdz galam nebijām pārliecināti pēc Saeimas vēlēšanām par to, vai valdība spēs tik ātri sastutēt valsts budžetu, jo lielā mērā Rīga ir galvenais maksātājs ar visām citām pašvaldībām. Mēs pār pa 70 miljoniem eiro samaksājam, lai atbalstītu Liepāju, atbalstītu Daugavpilu, arī citas pilsētas. Tā ir tā nauda, kas vēl aiziet no Rīgas pilsētas budžeta prom uz citām pašvaldībām. Vismaz pēc tās informācijas, kas ir presē, sapratu, ka tas būs pozitīvi, ar pozitīvu bilanci. 740 miljoni ir Rīgas budžets, ja mēs jau absolūtos skaidļos runājam. Tas ir tā ieņēmuma daļa, un attiecīgi mēs plānojam, ka mēs arī tikpat daudz tērēsim. Tur mazliet sanāca, ka ieņēmumi vairāk nekā tērēšana ir. Ņemot vērā to, ka mums būs jāpārskaita izlīdzināšanas fondā un uz arī tas, kas ir saistīts ar mūsu pienākumiem pret citām pašvaldībām, tad sanāks drusku mīnus. Ļoti iespējams, ka mēs pat šogad, 15. gadā, varētu uzsākt ļoti lielu vēl vienu projektu. Tas ir tas viadukts no Viestura prospekta uz Tvaika ielu. Un Tvaika ielas rekonstrukcija. Tas nozīmē, ka mēs likvidētu Sarkandaugavas pārbrauktu uz Korķi. Un tur ir paredzēts tātad šo te uzcelt pāri dzelzceļām no Viestura prospekta uz Tvaika ielu to tiltu. Un tas dot to, ka tā ir Eiropas nauda. Tur ir saistīts ar ostu, un mēs 85% varam dabūt no Eiropas fondiem. Tās bedrītes arī kaut kur dzirdēju, ka tagad ar tiks lāpītas arī neraugoties no to augsto asfaltu šobrīd tās ziemā. Augstais asfalts ir ļoti tradicionāli, jo, piemēram, to izmanto Rīgas ūdens, Rīgas siltums. Tai brīdī, kad kā parasti, kā truba kaut kur aiziet pārplīst, tad ziemā neko nevar izdarīt. Un tad ir tā saucamais augstais asfalts, kurš nodrošina to, lai tā bedra būtu cieta. Bet tas nozīmē tikai to, ka pavasarī viņi jāņem ārā un jātaisa. Tā ir pagaidu blomba. Tā ir pagaidu blomba zobā, precīzi. Kas notiek? Kas būs 1. februārī? Ar maksu sabiedriskais transports 1. februārī brauks tāpat kā 31. janvārī. Mums līdz šīs nedēļas beigām ir jātiek galā ar visiem aprēķiniem, jo, ja mēs 27. janvārī pieņemam Rīgas domas budžetu gala variantā, tātad mēs arī skaidri fiksējam, kādu mēs dotāciju dodam Rīgas satiksmē. Tas, kas ir projektā ielikts... 80 miljoni. Es domāju, ka būs vairāk. Kaut kur būs kādi 89, 90 miljoni. Jo šogad bija 90, pagājušajā gadā 14. gadā bija 95, plus vēl valsts līdzfinansējums. Līdz ar to mēs tagad rēķinamies punkts 1 ar to, ka nodrošinātu pilnu šo pakalpojumu jomu pa visu Rīgu, kas ir 300 kvadrātkilometru liela teritorija, lai nevis kā laukos vienu reizi, 2 reizes dienā kursētu autobusu, bet lai viņš regulāri pusstundā vismaz brauktu. Otrs ir saistīts ar to, ka visas tās iedzīvotāju grupas, skolnieki, pensionāri, visi tam, kam esam solījuši, kas izmanto bezmaksas variantu vai arī puscenu, kā skolotāji, piemēram, lai to mēs saglabātu visu. Šie visi summas tiks vēl līdz šīs nedēļas beigām sarēķināts. Cenas, ko mēs varam pateikt mūsu klausītājiem, visiem potenciālajiem sabiedriskā transporta. Mēs jau gribam, lai sabiedrisko transportu lieto vairāk, lai mazāk braukā pa ielām mašīnas. Ja? Tā taču praksa ir visās lielās pilsētās. Maksās arī februārī 60 eiro centi būs jāmaksā. Piektdien ir sasaukta licenzēšanas komisija, kas pēc likuma ir tā, kas nosaka braucienu pašizmaksu.
Mums laiks vairs neatļaus sarunu turpināt. Tas tikai liecina to, ka mums varbūt atnākšu kādreiz vēl. Jā, protams, tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, vai ne? Un labi, ka nebūs. Būs iespēja tikties. Jā, un labi, ka nebūs gatava Rīga, jo savādāk viņi Rīga nogrims. Ne, viņi nevis aplūst, bet nogrims nedod Dievs. Jā. Un tāpēc arī mūsu saruna vēl nav nemaz pabeigta. Rīgas vicemērs Andris Amerikas bija šī rīta studijā, kā mūsu ciemiņš. Gan jau mēs vēl tiksimies, jo temati ir ļoti daudz. Paldies, ka klausījāties. Paldies. Ka atnācāt.